Labrīt, silts māja rīts. Pulkstens 11 raidījums ārsts LV Pētera Apeni, jeb ārsti jums stāst patiesību. Šis raidījums katru pirmdienu tiešraidē, ceturtdien 9 vakarā atkārtojumā un sestdien 7:30 vakarā atkārtojumā. Skatieties mūs arī YouTube formātā, lasiet mūsu portālu ārsts LV un īpaši pērciet žurnālu ārsts LV, tur ārstiem stāsta patiesību. Katru dienu pulkstens 11:30 klausieties Latvijas ārstu biedrības gudrus un pareizes padomus Latvijas Rādio 2. Tur arī Latvijas ārstu biedrība jums cenšas iespēju robežās stāstīt par veselību un ārstniecību. Šodien es runāšu par tādu veselības un ārstniecības jomu, kurā es pats gandrīz neko nesaprotu. Proti, mēs runāsim par psihoterapiju. Es varu atzīties, neesmu bijis pie psihoterapeita, lāga neesmu mācījies, jo manā laikā šādas lietas nemācīja. Tad es uzaicināju divus burvīgus kolēģis. Pirmkārt, Psihoterapeitu asociācijas prezidenti Dr. Tīva Vanaga, sveiki, un Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas ārsts psihoterapeitu un šīs pašas Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas atbildīgo sekretāru Guntu Anžānu. Sveika, Gunta! Es jūs abus esmu patiesi laimīgs redzēt šajā studijā. Pirmais jautājums būtu tāds šausmīgi vienkārši. Ja nu es tiešām aizietu pie psihoterapeita, vai es tiešām kļūtu tik maigs, ka varētu saukt Gunti pa Belēviču, pa Guntīti Belēvičiņu un tikai slavēt? Vai man dieniņa? Es domāju, ka nē. Ir tāds mērķis. Nē, es tik jautāju, tātad, ja es beidzot aizietu pie jums, uz psihoterapijas seanses, vai es tiešām kļūstu tāds maigs un piemīlīgs radījums? Nu, tu jau tagad sāc jau runāt par vienu no klasiskajiem stereotipiem, kas ir kā gluži otrādi. Tie, kuri nonāk psihoterapeita kabinetā un krēslā, tie kļūst dusmīgi, barās uz vecākiem, sanaidojas ar visu ģimeni. Tā kā ne gluži Guntītis Belēvičiņš, nedz arī naids ar visu ģimeni. Bet tad, jebkurā gadījumā, vai nav tā, ka jūs ar pacients runā, jūs tikai klausieties, tas arī stereotips. Vispār, viss attiecībā uz jums man ir stereotipi. Tad es apmēram būšu tāds, jo teiksim, tādā kliniskajā medicīnā es pats vienmēr rokas, kad viņi vēderā iebāzes vai kaklā, bet tādā jūs jomā nekad. Tad stāstiet, kas tad ir psihoterapija? Psihoterapija, es parasti mēdzu teikt, ir ārstēšana ar vārdu. Tai ir savas teorijas. Pacientam mēs nepieskaramies, mēs to izmeklējām verbāli, ja tā drīkst izteikties. Veicām diagnostiku, tad noformulējām diagnozi, varbūt atdiferencējam no kāda būtu cita, vai mums nav jāsūt arī pie kādiem citiem speciālistiem. Un tad jau veicam ārstēšanu, joprojām verbāli. Un tad jūs darbojaties gan ar pieaugušu cilvēku, gan ar bērnu, gan ar vecu, gan jaunu, gan vīrieti, gan sievieti, gan visu ģimeni kopā. Un ar pāriem. Un ar visu, nedod Dievs, ar visu darbu kolektīvu. Tas ir, tā būtu grupu terapija, lielas grupas terapija. Nu labi, tātad, ko tu dari? Te tevis atnāk pacients, ko tu ar viņu dari? Es vēl pagaidām tev mēģināšu tomēr noskaidrot. Izstāst, ko psihoterapeits dara? Zini, sāk ar labu attiecību dibināšanu. Tas ir pats svarīgākais. Mums ir jāpanāk, lai pacients mums pilnībā uzticas. Un tad tas, ko mēs darām no sākuma, ir veidojam ļoti, ļoti drošu vidi, kurā pacients droši jūtas, jo jārunā ir par ārkārtīgi personiskām, brīžam ļoti dziļi intīmām tēmām. Līdz ar to psihoterapeita kabinetā, kurš ir parasts ārsta kabinets, bet tāpat laikā atšķirīgs, tur nekad nav trešā persona, ja šī ir individuāla terapija. Nekad netiek atbildēts uz telefonu zvaniem, nekad neviens nepieklauvē, nepabāž galvu un nesaka, doktor, jums te ir atnācis kāds. Tātad ļoti mierīga, ļoti droša, ļoti atbalstoša vide, tas ir numur viens, kas mums ir jāveido. Un uz tās bāzes jau veidosies drošas, labas pieķeršanās attiecības,
Un tad jau mēs varam uzsākt savu ļoti specifisko darbu. Nu, es saprotu, ka tu dabūni, teiksim, to meiteni, kur katru dienu reklamējās, ka viņai vajag neirostrongu. Nu, radio visu laiku kliedz tur, viņi tur ir tāda radio tāda reklāma, kurā meiteni visu laiku kliedz, vīrs slikts, darba pa daudz, vispārējais rīšu neirostrongu. Un tad patiesībā tā ir tavu klasiska pacienta. Iespējams. Bet tad izstāst man tagad, tev tas klasiskais pacients ir bērns. Tagad, es visu jau saprotu, ka tā meitene, kur tu rīto neirostrongu atnāk pie to es vēl saprotu, bet pie tevis atnāk mazs bērns. Nu, cik gadu vecuma pie tevis atnāk? Nu, principā, neontoloģijas nodaļā ir tikko dzimuši bērniņi. Ja? Tā kā tur jau nebūs tāds tiešais darbs ar mazo pacientu. Tās būs attiecības ar vecākiem, pamatā ar māti. Un tad jau slimnīcā kāda bērna nāk, tāda viņi arī nāk visiem, tātad līdz 18 gadiem. Bet es gribēju vēl precizēt, teiksim, uzlikt punktu uz ītam īsti teiktiem, kad atnāk jau cilvēks ar savām ciešanām. Vai nu viņš atnāk ļoti depresīvs, vai nu viņš atnāk ļoti histēriski, eiforisks, vai vēl kaut kas, bet viņš atnāk ar savām ciešanām. Viņš neatnāk spēlēt teātri, jā, viņš atnāk, lai saņemtu palīdzību un konkrētu ārstēšanu. Jo mēs abas divas pārstāvam ārstu psihoterapeitu asociāciju. Un runājot par bērniem, es gribu uzsvērt to, ka bērns ir ģimenes sastāvdaļa, ļoti svarīga sastāvdaļa, un tās ir attiecības. Un galvenokārt psihoterapeitiski bērniem pamatā tiek uzmanība veltīta uz attiecībām. Ar mammu, ar tēti, ar ģimeni, ar brāļiem, māsām, ar vecmāmiņām. Jo šī sistēma, kas strādā, vairāk vai mazāk ļoti ietekmē šo bērna pašsajūtu. Tā ir skaitā domāšana, tā ir skaitā emocijas, garastāvokli un uzvedību. Slimnīca ir ļoti specifiska vide, jo tur bērns atnāk jau ar saslimšanu. Uz kā pamata tad tiek risinātas lietas. Un pieaicina mani tādos gadījumos, kad tā somātiskā medicīna, tā izmeklēšana kā tāda, kaut kādā veidā tā kā nobuksē vai tā kā nevar īsti saprast to etoloģisko faktoru, nevar noteikti. Dažreiz pat ir tā, kad izmeklē un neko neatrod. Pamēģināsim vēlreiz, kas tad bērniem ir biežāk pa priekšu? Viņam ir ļoti slikta pašsajūta, sliktas attiecības ģimenē, skolā, vispārējais no tā viņš saslimst. Nu, sākumā funkcionāli sāp kuņģis, sāp galva, mugura, jebkas cits. Vai otrādi, viņam sāp mugura, galva, kuņģis, un no tā viņš paliek nervos, nīgrs un nonāk, teiksim, netiek līdz citiem un nonāk pie tevis. Situācijas ir dažādas. Var tā, gan tā. Tas ir atkarīgs no tās personības struktūras bērni. Ja? Bieži vien viņi norēģē tā, ka viņi uzvedība tiek, kā lai saka, nav vairs pieņemama mājās vai skolas vai bērndārza vidē, ja? Uz tā fona pieaugušie ir apjukuši un ko lai viņi tur dara vai nedara, vai tur rājās vai savādāk ar viņiem tiek galā vai netiek. Un tad bērniem ir šī tendence tā kā somatizēties. Ja runa par psihosomatiku, somatizēt tās savas ciešanas, jeb jūtas, ko viņi nevar izrunāt, un tādā veidā viņi tā kā saslimst, parādās simptomi. Jā, tieši tā. Tieši tā. Par attiecībām runājot, jā, ar vecākiem. Bet es gribu piebilst, ka ļoti lielā mērā to var attiecināt arī uz pieaugušajiem, šo pašu mehānismu. Arī pieaugušais reaģē uz stresiem, uz sliktām attiecībām un neveiksmēm dzīvē arī dzen. Uz mobbingu, bosingu? Protams. Tas ir klasiski mūsdienu cilvēkam? Jā, un ļoti nopietni. Pastāstiet man, es pats arī dzīvoju tajos mītos, kādi ir galvenie mīti par psihoterapiju un kāds ir patiesībā? Jūs taču esat par to domājuši. Pa jums stāst visdīvainākos nostāsts, un kas ir tie galvenie mīti, ko stāst par psihoterapiju? Nu, laikam jau es varbūt pat ne par mītu, par stereotipu. Par stereotipiem, labi, par stereotips un īstenību, tā mēģināsim to definēt. Ka visi, kas vēršas pie psihoterapeita, ir traki. Ko tu man liec iet, es taču neesmu traks. Tas ir viens. Otrs ir, kāda tur nozīme iet, papļāpās, un kas tad no tā mainīsies? Maksā man 45 eiro, es arī ar tevi papļāpāšu un būs labi. Tas ir 45 eiro, tā reālā summa, jā?
Tas ir piemērs. Tas ir piemērs. Es atvainojos. Pats paprasīju, es jau tik nezināju. Jo tiešām šis papļāpāšanas stereotips vai mīts, ja, viņš eksistē. Jo tad, ja es varu parunāt galu galā ar savu draudzeni, ar vecākiem, ar glāzīti vai vēl ar kādu parunāt. Tas ir ar glāzīti vai ar to alkoholu glāzīti? Alkoholu glāzīti, jā. Un nav tam jēgas, jā. Tātad tiek, tā kā noliekta tā situācija, tā nav papļāpāšana. Ārsts, psihoterapeits ārstē, nodarbojas ar ārstniecību. Respektīvi, tā ir ļoti mērķtiecīga iejaukšanās pacienta funkcionēšanā, tā skaitā psihiskajā funkcionēšanā, ar mērķi, kas mums ir jāsasniedz un kādā veidā pacients ir jāizārstē. Vai jūs man nevarētu pierreiz pastāstīt, izgalvot daudzas metodas, un jūs paši dalieties pēc metodēm galvenokārt. Jūs mēģiniet pateikt, ka šie vairāk ar šo metodu strādā un tie to otru. Ar kādām metodēm jūs paši strādājat un ko tas nozīmē? Respektīvi, psihoterapijas metožu pasaulē ir ļoti daudz, droši vien pāri 400. Savukārt tikai dažas no tām ir uz pierādījumiem balstītas. Un lūk, tad ar tām arī ārsts psihoterapeits pamatā strādā. Lielās metodes ir psihodinamiskā psihoterapija un ļoti radniecīgās psihoanalītiskā psihoterapija un psihoanalīze. Un otra ļoti liela metode ir kognitīva behaviorālā, jeb uzvedības terapija. Arī ar to ļoti daudzi no ārstiem strādā. Un viņi dalās tā kā divās grupās. Tie psihodinamiskie un tie behaviorālie ārstē. Vai viņi tomēr darbojas kopā? Nē, tur nav runa par dalīšanos grupās, runa ir par to, kādu metodi katrs konkrētais ārsts ir izmācījies, jo tie ir daudzi gadi vēl pēc rezidentūras beigšanas, kas ir jāmācās. Mums ir arī tādi kolēģi, kas ir izmācījušies gan psihodinamisko terapiju vai psihoanalīzi, turpat paralēli arī kognitīvu behaviorālo. Ir tādi, kas dod priekšroku tikai kognitīvu behaviorālai. Ļoti dažādi. Bet, ja tev ir šīs metodas kā tavs ierocis, vai tu lieto arī medikamentus kādreiz? Mēs lietojam, bet tradicionāli tas atkal bāzējas vairāk psihodinamiskajā pacienta izpratnē. Ne mēs paši izrakstām, reizēm arī paši, bet pamatā mēs tomēr aizsūtām pie kolēģa psihiatra. Laikam nebūs laika skaidrot, kādēļ tas tā, bet, protams, ka, ja ļoti vajag, mēs paši arī izrakstām. Es tāds vienkārši puisis, tev ir arī narkologa certifikāts. Nevajadzētu izlikties, ka tu neko nesaproti no psihiatrijas. Tad vai no narkoloģijas es esmu pamanījis, ka tev ir arī narkologa certifikāts, un tu pie reizes arī tavs pacients laiku pa laikam ir meklējis to palīdzību glāzītē, cik es saprotu. Un tas ir tavs, tas pacients, kas nāk pie tevis, meklējot izēju no glāzītes, kurā viņš ir iekritis. Ieskatījies par dziļu. Bet kāpēc viņš ieskatījies? Atkal milzīga tēma. Biopsihosociāla saslimšana mums ir atkarība. Tātad tur ir atkarībai ir gan bioloģiskie iemesli, tā skaitā iedzimšana, gan emocionālie iemesli, tā skaitā neprasme atpazīt savas jūtas, ļoti zems pašvērtējums un tam līdzīgi. Un, protams, arī sociālie iemesli. Tas ir vide, tās ir alkohola lietošanas tradīcijas, tas ir ģimenes dzeršanas tradīcijas, dažādas. Atkarības pie tevis pie bērniem? Jā. Daudz? Tur atkarības tādā bišķī savādākā veidā. Ja pie tīs nonāk, teiksim, jau alkoholisma atkarība, tad bērniem šobrīd ir problēma ar atkarību no datoriem, ar atkarību no tabletēm, ar atkarību no datora. Tās ir tās atkarības, kur principā atkarība kā tāda jau ir bāziska. Ja? Un tiem vecākiem, kuriem tiešām šie bērni vairāk ir tieksme sēdēt pie tā sociālā tīkla, vai es esmu redzējis situācijas, ka 5-gadīgs bērns ar viņu nevar runāt, jo viņam nav laika. Viņš skatās tajā tabletē, spēlē spēlītes, un praktiski viņš kļūst gandrīz vai paniski tāds satraukts par to, ka viņam viņu noņem, vai arī vecāki šo lietu veicina.
bērns tikai nedaudz iečīkstās, un mamma izņem no somas datoru un iedod viņam paspēlēties, lai tikai nebūtu ar viņu jākomunicē vai jārisina citas attiecības. Ja? Tā kā kājas aug ļoti agri. Izstāst man, ko tu dari tad bērni, kurš ir mazkustīgs, mēģina izvairīties no normāla ēšanas, mēģina izvairīties no ārējas komunikācijas un komunicē tikai datoru. Ko tu ar viņu var izdarīt? Es saku, es strādāju slimnīcā, tā kā tā situācija ļoti specifiska, bet plānā, kā tas būtu, tad, kad viņš nonāk ar kādu slimību slimnīcā un es redzu šos blakus efektus, kas principā ir izraisītāji, ja, ir ieteikumi gan vecākam, ko ar to darīt, un bērnam. Ir atšķirīgas situācijas. Ir tā, ka bērns iet uz atsevišķu, kā bērns iet individuālā psihoterapijā pie kolēģiem, kas mēdz nodarboties, teiksim, pielietot terapijā savas prasmes, tā skaitā smilšu terapiju, spēļu terapiju, to pašu kognitīvu behaviorālo terapiju, ja, lai strādātu ar šo bērnu, un vecāki iet savās, visbiežāk dinamiskajās terapijās, abi kopā vai pa vienam. Ir iespēja arī tāda, kad visa ģimene piekrīt un iet pie kolēģiem, kas strādā ar ģimenes terapiju. Ja. Tā kā es vēlreiz saku, ka tā ir sistēma. Bērns ir tikai atspulgs. Ja? Un bieži vien tas jautājums, ko ārstēsim, spoguli vai atspulgu, vecākiem šis uzdots jautājums, un tad viņi arī nolēma, ko tad ārstēsim. Ja? Bet labi, bērns, cik bieži tev bērns parādās ar atkarību, kas ir ķīmisks, tas ir alkohols, tabaka? Tie pārsvarā nonāk neatliekamajā palīdzībā, un pēc tam tiek lemts, vai viņi vispirms paliek stacionārā, vai arī viņi tiek pārversti uz psihiatrisko klīniku nodaļu Gaļezerā, kas arī mūsu slimnīcas sastāvdaļa ir, vai viņi nonāk pie kolēģiem. Ja. Un ko to dara tādi bērni, kurš jau 13, 14 gados sāc smēķēt, dzert? Tas ir darbs, tā ir tā ārstēšana. Izstāst, kā tu to dari? Es vienkārši neesmu bijis nekad psihoterapeita seansā. Man liekas interesanti. Ko tu viņam saki? Labdien, es esmu tante Gunta. Es neesmu tante, es esmu ārsts. Labi, vēlreiz. Tad, labdien, es esmu ārsts Gunta. Tad sveiki, tagad mēs atradināsimies no dzeršanas un alkohola. Nē, tāds pirmais teikums noteikti nav, jo 13 gadnieks viņš jau pats varbūt spēja diferencēt, kad īsti labi nav. Draugi ir pazuduši, sekums ir samazinājušās. Paša diskomforts ir ļoti liels. To ievēro arī vecāki. Un 13-12 gadīgiem pārsvarā norieģē vecāki. Un viņi tad lūdz šo palīdzību, un šis bērns, kā lai saka, tiek vests uz terapiju. Un katrs tas terapijas seans notiek tieši tā, kā Tīja teica. Tas ir ārstēšana ar vārdu. Mēs runājam par tām lietām tajā emocionālajā griezumā, kas uz to brīdi tam bērnam ir svarīgi. Protams, tiek uzdoti konkrēti jautājumi vai uzvedinoši jautājumi, vai viņi tiek apstiprināti vai atbalsoti. Šīs metodikas ir tiešām, kā lai saka, ļoti sarežģītas, bet realitātē tā ir saruna. Un panākot bērnu uzticību, ja, šī saruna kļūst ar vien dziļāka un emocionālāka. Un līdz ar to ar laiku tiek paceltas augšā tieši tās problēmas, kas šo bērnu nomāca. Vai tās ir attiecības ar vecākiem, vai ar vienaudžiem, vai ar pirmo nelaimīgo mīlestību, vai ar kaut kāda veida pusauģu, vienaudžu attiecībām, ja? Tāda tā lieta notiek. Un tad runā par to, kā tas ir emocionāli, kādu tas nospiedumu atstāja uz pašu bērnu, ko viņš ar to var darīt, kādas ir citas iespējas. Tā ārstēšanas, tā metodikas pameklēšana, viņa ir no konkrētās vizītes atkarīga. Ko mēs šai situācijā darām? Varbūt atnāk uz vizīti un šai brīdī viņam ir lielas bēdas vai sēras vai kaut kāds zaudējums, vai nezinu, izšķīries no drauga vislabākā, kurš bijis jau no 6 gadu vecuma vai no bērnu dārza laika. Tad mēs strādājam ar tām sērām, kas tajā brīdī ir aktuālas. Principā katram ārstam ir mērķis, uz ko mēs ejam, ko
mēs gribam panākt, kāds ir uzstādījums. Ja? Un tad tajā ceļā mēs esam tie taciņas parādītāji, bet jāiet ir pašam bērnam. Mēs viņu vietā neko nedaram. Mēs nedodam padomus, aiziet tur, pasaki to, izdari šito. Mēs to nedaram. Mēs to nedarām arī pieauguši. Es tev klausos un domāju, piemēram, mēs zinām, ka ir kaut kādi, piemēram, bērni, kas aktīvi nodarbojas ar sportu un tad pēkšņi pazaudēja interesi. Kurā mirklī tas ir tava problēma vai kurā tas ir treneru problēma? Tajā mirklī, kad bērns pametot, teiksim, vai izbeidzoties šai aktīvai fāzei, kas ar viņu notiek? Nav grūti iedomāties, ka tas ir zaudējums. Ka tas ir milzīgs zaudējums, milzīgs trieciens. Psihoemocionālais, varētu teikt, tāds traumātisks notikums, un ar to mirkli varbūt dažādi. Ja? Varbūt dažādi, varbūt, ka prasmes pietrūkst, varbūt, ka finanses izbeidzās, dažādi. Un tad strādā ar to, kas atnāk. Mēs varam strādāt un ārstēt to pacientu, kas ir atnācis, nevis tos, kas ir ārpusē. Ja? Protams, tas savstarpēji tur Man tev tāds jautājums. Tagad mēs visi cīnāmies šurp un turp par Stambulas konvenciju. Stambulas konvencija savā dziļākā būtībā būtu ģimenes konvencija. Varbūt viņi dažreiz pārprot un viņi kļūst par dzimumu konvenciju. Tas ir cits stāsts, ka varbūt ne visi tā, kā mēs esam domājuši, ka mums gribētu stiprināt ģimeni. Izstāst, kas psihoterapeits un ģimene? Kāda tava asociācija? Cik lielā mērā psihoterapeits varētu stabilizēt ģimenes dienestu? Valstī, ka mēs zinām, ka ģimenes ļoti ātri brūk mūsdienās un mātes audzina vienas bērnas. Cik daudz jūs varētu palīdzēt tādos sociālos, vispār nacionālos jautājumos? Par nacionāla līmeņa jautājumiem es neizteikšu. Visādā ziņā mēs mēdzam paust viedokli. Publiski, ja mūs tas aicina. Katra atsevišķa ģimene, kas brūk, tā zināmā mērā valstī zinām problēmu. Ir tā, ka bieži vien, ja ir sācies sabrukums, tad to salīmēt vairs nav iespējams reāli. To arī paši ģimenes terapeiti bieži saka, ka te procesi ir aizlaisti par dziļu. Bet profilaktiski es vienmēr esmu teikusi, ka ikvienam no mums noderētu kaut nedaudz, kaut 50, kas mūsu izpratnē ir nedaudz, psihoterapijas sesiju dzīvē, lai parādītu cilvēkam un caur cilvēku arī ģimenei, kas ir šī cilvēka stiprās vietas, kas ir vājās vietas, kur mums kaut kas jāpieslīpē, kur mums kaut kas jānogludina, jāpadara spēcīgāks, lai pēc iespējas produktīvāk var soļot pa dzīvi. Es ļoti lielu uzsvaru liktu uz jauniešiem, uz jauniešu psihoterapiju, uz veselības mācību skolās un tam līdzīgi. Tad, kurā mirklī cilvēkiem Latvijā jāmeklē psihoterapeita palīdzību? Pēc kārtas, tagad Guntu sāki. Kurā mirklī cilvēkam jāmeklē psihoterapeita palīdzību? Kārdinājums pateikt, ka mums visiem ir nepieciešams. Kurā brīdī? Tad, kad viņš jūtās īstenībā slikti un apjucis vai dziļās sērās, viņš ir iesprūdis, tā varētu varbūt teikt. Ja? Tīri psihoemocionāli īsti nevar vairs ieraudzīt prieku savā dzīvē. Neredz kaut kādus mērķus, nevar tos realizēt, ir diskomforta sajūta. Un otrs lielais bloks ir šīs saslimšanas, kurām nevar atrast īsti iemeslu. Dažādas. Dažādas. Sāpes, nelabums, galvas sāpes, muguras, vispārējais. Jā, kuņģis, asinsspiediens, galvas sāpes, āda, tā skaitā, seksuālā disfunkcija. Ja tā ļoti, ļoti simboliski mēs gribētu runāt par tādu psihosomātiku, tad katrs cilvēka saslimšana jau apmēram parāda to virzienu, kur tā problēmai varētu būt pamats un sakne. Tīpaši bērniem, ja? Ausu saslimšanas, plaušas, iesnas, vēdersāpes. Uz to pusi jau, teiksim, var skatīties, kas tur īsti notiek. Pārsvarā tiešām manā pieredzē tas, ka tās ir attiecības ar vecākiem. Es teikšu pavisam īsi. Ja jūs vismaz 3-4 pēdējos mēnešus savā dzīvē jūtaties slikti, vienalga kādā ziņā slikti,
psihiski, emocionāli, fiziski, bez redzamiem ģimenes ārstam saprotamiem iemesliem, fiziski sliktumi, lūdzu nāciet vismaz uz pāris konsultācijām. Problēma ir jāķer ciet pēc iespējas agrīni, nevajag ielaist. Tā, ar to arī mēs beidzam šodienas mūsu sarunu. Es viņām neuzdevu to jautājumu, kurā mirklī viņas iet viena pie otras, jo patiesībā jau droši vien psihoterapeits, tas, kurš savāc visu citu cilvēku problēmas, droši vien ir spiests staigāt viens pie otru un viens otram izklāstīt, ko viņš ir saņēmis sev. Es jums pateicos par uzmanību, jums novēlu veiksmīgu un ļoti veselīgu un kustīgu šo māju nedēļu. Skriesim un būsim veseli. To jums novēlu Latvijas ārstu biedrība.